Čau visiem podkāstu mikrofonu skatītājiem! Čau, mēs atkal esam atpakaļ, es Rūta un Santa, lai šodien jums, kā jau katru gadu, jau otro gadu pēc kārtas pastāstītu Pat trešo. Mēs tiešām trešo gadu? Jā, trešais gads, kad mēs klausīsimies kādu īpašu atlasi. Jā, runa ir par mūsu šī gada Supernovas pusfinālistiem, kas kopā ir 20 numuri, un dalīsimies savos varbūt iespaidos, jo, ja godīgi, visas dziesmas es neesmu dzirdējusi no sākuma līdz galam. Līdzīgi arī man, arī šogad, kā iepriekšējās reizes, esmu turējusies, lai nenoklausītos katru dziesmu, no sākuma līdz beigām, man liekas, esmu dzirdējis tikai vienu vai divas, bet pa pārējām, man būs tāds pirmreizējs. Jā, un es ceru, ka arī, ka jums interesē mūsu domas, jo, manuprāt, šobrīd Supernovas vilnis ir pārņēmis visu Eiropu, un es zinu, ka ir vairāk blogu, kuri jau ir izteikuši savas domas, tad mēs no Latvijas esam pēdējās, kurām te vajag izteikties. Jā, mums ir jāpaspēj vēl šogad, jo tieši tagad ir gada nogale un tiešām gads ir bijis, man liekas, tāds super jaudīgs. Rūta, kā tev ir gājis? Uz gada beigām diezgan rosīgi, jo novembra sākumā es izdevu savu pirmo albumu vinila formātā ar nosaukumu Pajums. Un cik liels prieks man ir padalīties šajā albuma ceļā un gājumā līdz pat gada beigām. Tas jau ir paspējis tikt prezentēts koncertā Spīķeru koncertzālē. Jā, biju ļoti, ļoti skaists koncerts. Jā, paldies. Man arī pašai prieks par to, ka tas viss noritēja gludi un līdz galam. Un vēl albuma sakarā šis albums ir nominēts Zelta mikrofonam. Jā, kā gada džēza albums. Es jau tiešām nespēju nocēt un ļoti, ļoti par to priecājos. Bet esmu arī nominēta nominācijā, kā tradicionālā popmūzika ir tāds jaunums. Man liekas, tas ir aizgūts no Grammy nominācijām. Tur ir traditional pop album. Jā, tas skan diezgan labi, manuprāt. Jā, absolūti. Ar muzikālu apvienību Vintage mēs esam nominēti. Un trešais ar manu dalību ir nominēts kā gada albums bērniem, kuru kopā mēs ar Jānu Strazdiņu iedziedājām pāris dziesmiņas un lomiņas bērnu vokālās studijas Kukaiņa albumā. Wow, kas par balvām, nominācijām. Balvas mēs arī turam īkšķu, kaut vismaz viena uz nākamo epizodi mēs varam parādīt, bet es domāju, tas ir ārkārtīgi liels sasniegums. Tas ir gods un sasniegums. Esi nominēta, jo man liekas, tas gads ir tik ļoti arī pie mums Latvijā, lai gan maza tomēr kārtīga kultūras scēna mums ir un kad tieši tavi projekti ir pamanīti, man liekas, tas tāds prieks. Un labs atspērienu punkts nākamajam gadam, kas solās būt divu tik jaudīgs. Viens no iemesliem noteikti ir šis, ko mēs tolīt arī skatīsim un klausīsim, un droši vien arī koru. Bet pastāst par sevi. Man arī ļoti īsos vārdos arī mans gads ir aizgājis absolūtā albuma zīmē. Ja pagājušajā gadā es jums stāstīju, kā es esmu izdevusi savu debijas albumu, tad šīs gads man sākās ar nomināciju Kilgrams kultūras kategorijā Starts, un tad jau pilnīgi jauns vilnis priekš manis arī mākslinieciski ir mana pirmā Eiropas tūre, arī ar šo pašu materiālu. Jā, devos uz 6 valstīm, un tas ir kaut kas ir ticis tikai sapņots, bet šogad arī izdzīvots, un gājis ir tiešām krāsaini, ļoti daudz emocijas, gan labas, gan pārsteidzošas, gan arī mācības, un tā, ka es savu 2024. gadu lieku tādā kārtīgā izaugsmes un arī pamācību zīmē, un cauri jau 25. gadā šīs gudrības arī izmantot tālāk. Tā, ka viss ir bijis forši. Labi. Un es ilgojos pēc mūzikas, ticiet vai ne, pat ja mūzika ir apkārt visu laiku, es ļoti esmu intriģēta, kas šogad mūs sagaida konkursā Supernova. Kas norisināsies jau maijā Šveicē. Mēs zinām, ka pagājušajā gadā uzvarēja Šveices pārstāvis. Eirovīzija notiks Šveicē. Jā. Bet Supernova būs jau 1. februārī. Latvijas televīzijā. Un šogad tīri jau pēc vārdiem es redzu, ka mums beidzot nav jauno talantu konkurss. Jā, tāpēc mēs droši vien iesim, kā mājaslapā ir alfabēta secībā, pēc mākslinieku vārdiem alfabēta secībā, un tāpēc mūsu pirmais šodien noklausāmais apskates objekts, jeb dziesma, un mākslinieks ir Adelīna, kuras ap citu arī ir piedalījusies, un mēs esam ar viņu runājušās podkāstā. Pareizi, jā, pirmajā sezonā. Tātad Adelīna īstajā vārdā Adelīna Jurēviča
Mēs redzam, ka vārda autors, bet mūzikas autors ir vēl kāds... Purple Juice, tas laikam ir... Skatuves vārds, bet katrā ziņā Adelīna savu ikdienu pavada Londonā. Viņa jau ir tāda pilnasinīga dalībniece mūzikas scēnā tur. Viņa jau sevi ir pierādījusi, gan kā dziesmu autora, gan kā vokālista, bet pie mums Latvijā viņa, varētu teikt, ka nav, man liekas, sevi, vismaz tādā pēdējā 10 gadē pieteikusi, atrādījusi. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem tas varētu būt pavisam jauns un svaigs vārds, bet mēs viņu gan esam ar viņu runājušies, gan esam viņu dzirdējuši, redzējuši un sekojuši līdz arī viņas muzikālajām gaitām. Jā, klausāmies. Adelīna Electric Love. Gribējās jau Jā, iet jau. Jā, es... Man patīk, tas tikko tas bija krekšķīts. Jā, vocal fry tāds. Diezgan tāds seksīgs. Man patīk, ka viņa skan pieaugusi. Tāda sievišķīga, nevis meitenīga. Jā, bet tas tembrs viņai pats pēc sevis diezgan tāds dziļš, tumīgs. Tāds ļoti daudz layeri. Uzreiz jautājums, kā tas dzīvējā būs. Bišķiņu vārds nesaprot, varbūt tas vienkārši kaut kādā... Ik pa laikam tāds raspienes ienāk. Jā. Tas man īstenībā patīk, ņemot vairāk, ka mūsdienās diezgan pārsaldināts tas klāsts, varbūt sieviešu vokālos, tad es izbaudu, ka laiku pa laikam parādās arī šādi dziedātāji. Kaut kas patīkam maskulīns viņā ir, vai ne? Izklausījās, ka tur citi cilvēki dziedāja vienā brīdī, ne? Tev pielīd piedziedājums? Nē. Es tā kā par to piedziedājumu es domāju, vai viņš ir tāds gana līdzīgs. Es grūvoju līdz ar viņu. Jā, ja tā dziesma skanētu kaut kur visu laiku tā fonā, viņa būtu laba, viņa man netraucētu, viņa man liktu kā pakustēties dejot, bet tā, ka viņa man paliek tā kā prātā, kā tāds kaut kas ļoti unikāls. Es laikam pēc pirmās noklausīšanās reizes tā nevarētu apgalvot. Šis jau ir ļoti garš instrumentālais starposms. Es teiktu tā, skan kvalitatīvi, vai ir kāda odziņa, kas priekš manas gaumas personīgi pietrūkst? Kaut kāds, ne? Jā. Jo it kā noproducēts interesanti, man patīk. Šim dzīvajā jābūt labi, spēcīgi. Izteikti monotona pieeja, man liekas, gan aranžējums, ritmizācija, arī, manuprāt, melodija starp pantu un piedziedājumu priekš sākuma, un es arī saprotu, ka uzstāšanās Supernovā būs alfabētiskā secībā līdzīgi, kā mēs arī šodien klausamies. Manuprāt, ka tā parasti ir pagājuši gadu. To jānoprecizē. Tas ir labs openings vispār konkursam kā tādam, ka mēs līdz dzirdēsim daudz dažādas dziesmas, vai palika prātā, laikam, ka nē, bet tu vari palikt prātā arī ar vizuālo. Bet zini, kas man tagad liekas no tā pagājušā gada tāds mazliet trends ir iezadzies, ka jo vairāk ir kaut kāda muzikāla pārsteiguma, jo vairāk kaut kādas daļas dziesmā, jo vairāk viņas tā kā, piesaistot cilvēku uzmanību un liek viņiem vēl skatīties un klausīties. Nevis, kad viss tā kā aiziet no sākuma līdz galam visu laiku salīdzinoši vienveidīgi, lai gan ir kvalitatīvi, bet tas, ka kaut kāda opera, tad pēkšņi ir kaut kāds... Nēmo pagājušā gada uzvarētājs. Jā, bet tas uzreiz ir tev viena daļa, otra daļa, trešā daļa. Tā kā visu laiku tu jūti, ka tā dziesma tā kā kaut ko tev visu laiku, hei! Jā, bet zini, man ir miksētas izjūtas par šo vispār. Es piekrītu, ka tā ir. Man ir miksētas izjūtas, jo man šķiet tiešām bieži vien mūzikai less is more, un tīpaši pēdējā laikā arī dziesmas, kuras ir ienākušas tādā pasaules topos, kaut vai no tās pašas Billijas Eilishas vai tiešām ļoti daudz labu piemēru, ka nemaz tev nevajag visu laiku to salūtu šaut, jo tomēr mūzikas pamatprincipi, tas ir no tāds songwritinga varbūt. Jā, bet arī tajā less is more bieži vien ir daudz pārsteigumu. Arī fakts, jā. Kad pēkšņi no klusuma ir kaut kāds sprādziens. Production lietas, jā. Tā kā tā. Vēlam veiksmi Adelīnai, noteikti sekosim līdzi viņas dzīvē performancē 1. februārī un cerams arī 8. februārī, bet mūsu otrie dalībnieki, ko mēs gribam noklausīties, ir grupa Beltempo un
Leksdiņa, jeb Elīza Leksdiņa. Elīza Leksdiņa, jā. Vienreiz pirms vairākiem mēnešiem, nezinu, kādā sakrā laikam kaut kādu vai intervijas viņu dzirdēju, es ieraudzīju šos te streamingu skaitļus, ka viņai tur ir 100 000 miljonos klausījumi. Nu tā, līdz ar to... Jā, viņi darbojas tādā elektroniskās mūzikas un indiju mūzikas sajaukumā, un līdz ar to, man liekas, šī ir tāda, atkal ejošais stils. Jā, pastīsimies, ko sagādājas priekš Latvijas atlases uz Eirovīziju. Dziesma The Water. Patīk vokāls. Patīk tā maniera, kā ir iedziedāta dziesma ļoti tuvu. Viņa nav tāda shouting uz āru, bet viņš tāds ļoti tuvs ir. Teiks, viņa blakus tad tas ir apstrādāts, man liekas, ka tas tāds skaļruņa mikrofona tāds efekts. Vajadzētu tā būt. Viņš ir tāds atkal labā ziņā nelatvisks tāds. Kaut kur mēs ejam, bet kur? Gaidam. Kaut kam jānāk. Varbūt šireiz jau ir piezinājums, ne? Man tā saka, mani tur, ka tulītās kaut kas izlauzīsies. Ļoti patīkam vokāli abi divi, tāpēc arī tā patīkam klausīties ir. Varbūt nav tāda nekāda baigā liela attīstība vai kaut kas tīri no tāda, Instrumentācija kaut kur pamainās, bet katrā ziņā dinamikas izaugsmes vai kontrasti nav novērojami. Vai šī dziesma izcelsies Eirovīzijā? Manuprāt, nē. Vai šī dziesma varētu nokļūt manā playlistē? Jā. Jā. Tā viņi ir tādi klausām vai mašīnā vai kaut kur. Jā, noteikti. Tas ir, man liekas, arī ļoti labi. Tad pēc tam, kad viņi nedzīvo tikai uz Eirovīzijas posmu, bet viņi tā kā spēja ilgāk iesaisties, palikt favorītos. Jā, lai veicas noteikti arī šim duetam, bet mēs ejam pie kārtas numura 3 ar jau tādu, patīkam pārsteigumu arī es raugos uz viņa dalību šogad. Tas ir neviens cits kā Chris Noah, mūziķis, kurš šogad mūs ir ļoti daudz patīkami pārsteidzis, jau izdodot albumu beidzot latviešu valodā. Zinu, ka arī Rūta ir īpaša fane šim mūziķim, bijusi koncertu. Jā, cik dienā, kad es izdevu savu albumu, es devos uz Chris Noah koncertu Palādījumā, un manuprāt, tā bija ļoti laba lokācija, lai nosvinētu savu albumu svētkus. Absolūti, un man ir ļoti liels prieks redzēt konkursantu vidū arī viņu, jo tad, kad es klausījos, starp citu, viņa latviešu albumu, pat ja šobrīd būs dziesma angliski, man ļoti uzreiz pamodināja tāda neierastā ārzemnieciskā krāsa un kvalitāte, kur viņš iznes, un tādēļ es neesmu dzirdējis šo dziesmu. Jā, man viņš ļoti sen jau ir, viņa vokāls ir simpatizējis, un viņa dziesmas, sākot ar angļu valodā ierakstītajām, un tagad arī latviskajām, kas, manuprāt, sākot savu ceļu angliski, varbūt pat rodas tā labāka kvalitāte latviešu dziesmām, kam es varētu piekrist. Un tagad mēs klausīsimies Romance Isn't Dead. Cerams, ka mēs Isn't Dead. Uzreiz pa taisno. Ļoti labs tāds paņēmiens. Bez lieliem intro, ne? Uzreiz, jā. Kristam ir ļoti labs, Kristam Noah īstajā vārdā Krists Indrašonuks. Viņam ir ļoti laba dzīvā performance, vokāli parasti to mēs cik ir dzirdēts dažādos dzīvajos pasākumos, par to mēs varam noteikti neuztraukties. Jā.
ir viņa stilā. Viņš nav mainījis savu kaut kādu tēlu tikai supernovas dēļ vai kā. Viņš iet ar to savu rokrakstu, kas ir forši. Man liekas, ka tas, ka viņš... Mēs nevaram arī par to neuztraukties, ne par to dzīvo izpildījumu, ne par to, kad aizbrauc uz Vēlo Eirovīziju, viņam tāpat ir ko teikt, jo viņam ir ļoti jau sapakot tā sava... Jā, nē, viņš noteikti nav debitants. Absolūti nē, viņš jau ir ar savu bagāžu, ko viņš var dāvāt. Mūzikas bagāžu, jā. Ir daudz deki vispār visu laiku. Jā, labi, lai ir bagātīgi. Vai šī dziesma uzšauju? Kādēļ mēs par to runājam? Jo tas ir tas, ko jūs minējat, tas ir Eirovīzijas formās. Visu laiku šie te pārsteigumi, kontrasti, bet nevienmēr tam ir jābūt. Nē, dažreiz ir arī tāda veida tipa dziesmas. Absolūti. Un viņš, man liekas, arī kā tēls ir ļoti simpātisks, varbūt arī, teiksim, auditorijai. Meitenes noteikti balsot, puiši varbūt arī. Man liekas, ka kaut kā pēdējos gadus šķiet, ka puišiem lielāks izredzes Eirovīzijā iegūt kāds rezultāts. Varbūt kādam tas būs jāmaina šogad. Man droši vien uzreiz interesē, kā viņš risinās kaut kādas skatuviskās tādas instalācijas. Bet varbūt arī, ka tur neko nevajag. Izklausās, ka te arī tāds stāsts iet pa priekšu, varbūt tai dziesmas, varbūt kaut kādai buķetei tā, ka, ja tas story delivery izdosies, es domāju, ka dziesmai ir labas izredzes mūsu Latvijas atlasē. Jā, bet par viņu vokālu mēs nekad neesam šaubījušās. Jā, labs ir. Dodamies tālāk jau pie redzētiem vārdiem, ne tikai Latvijas mūzikas industrijā, bet arī lielajā Eirovīzijā. Jā, un tā ir neviena cita kā grupa Citi zēni, un šogad viņi ir izvēlējušos pavisam interesantu ceļu iet kaut ko latvisku. Visi salāti ir apēsti, tagad ir ramtai. Tagad ir ramtai, tieši tāds arī nosaukums, tātad ramtai. Ļoti daudz mūzikas autoru, tātad pie mūzikas redzam jau 1, 2, 3, 4, 5 komponistus. Faktiski visi grupas dalībnieki plus vēl daži ārzemnieki. Jā. Tev liekas, cik riskanti ir vēlreiz pieteikties Eirovīzijā, ja tu jau vienreiz esi pārstāvējis? Latiņi ir uzcelt un vajag to latiņu vai noturēt, vai tur nedrīkst. Tur nav vidusceļa. Jā. Pilnīgi cits virziens. Jautājums, kāpēc viņi izvēlējās latvisku? Jo viņi varētu miksēt angļu valodu un tad latvisku, piemēram, tas piedzerams līdzīgi kā Sadana Laits bija 1 gadu. Tā, kad jā, aiziet. Gangnam Style bišķiņ tāda recepte, ne? Deja arī būs, jā? Būs gan jau kaut kāds, jā. Man patīk piedzerējums, bet tas pants pazūda. Viņš, tāds... Jā, noteikti, kad eat your salad kaut kur krietni vairāk manī norezonēja, bet hei, puiši ir transformējušies arī šo gadu laikā, viņu mūzika tāpat, un varbūt, ka šī būs īsta atslēga šoreiz. Kas to lai zina? Viņš tāds bengerīs, tas piedziedājums arī panestos. Ja būs Deja, es domāju, šis būs brīnišķīgs priekšnesums. Nē, viņi jau uz šovu, es domāju, ka spiedīs noteikti. Bet zini, malači, kā latviešu valoda iet, jo patiesībā sakot, tas ir kaut kas, ar ko mēs varam izcelties. Un ja mums liekas, kuram interesē Eirovīzijā mūsu valoda, tad patiesībā sakot, cilvēkiem no malas, tīpaši mēs esam Latvijā, cik miljoni runā vispār pasaulē šajā valodā, liekas ļoti eksotiski. Tagad bija angliski tikko. Labi. Tāpēc es domāju, nevajag par to baidīties. Ja ideja pārliecināta, tad ideja pārliecinoši, tad tā mierīgi nolasīsies. Pasties, kā mūsu ramtai iznes tautiņās. Ar šādu prizmu šoreiz. Okay. Ko ne?
Labi, gaidām šovu, gaidām dēļas, gaidām jaunu TikTok trendu. Jā, un gaidām arī nākamo dalībnieci, Emīliju. Emīlija ir laikam Supernova 1. gadu, šķiet, vai ne? Jā, bet mēs viņu pazīstam, protams, no X Faktora, kuru Noteikti viņa tā. arī uzvarēja šogad. Veiksmīgi mākslinieci, un manuprāt, ka Latvijā viņu var atšķirt no citām dziedātājiem, kas ir labi. Jā, tā vajadzētu būt. Viņa arī toreiz, man liekas, tie konkursā ļoti Rīgas Faktora atšķīrās, jau ar tādu savu gan tādu tembra un stilistikas paveidu. Tā kā es jau domāju, ka arī šajā kontekstā atlasē viņa noteikti būs tas, ko mēs atpazīsim. Nu, tad klausāmies Emīlijas iesūtīto un pusfinālā iekļuvušo dziesmu Heartbeat. Tā kā jūs tam Heartbeat. Wanna live in the moment, just chill and relax. But the Tā ir voice in my Emīlija. head is always holding me back. Bet garšīgi. Silence the noise, but there's a screaming inside. Just wanna leave it all Nē, nu, behind. es izbaudu viņas vokālu. Es par to dziesmu tagad domāju, cik viņa ir tāda, nu... Tikko sākās. Jā, tāpēc es klusēju, es tā analīze man notiek galvā. Listen to your heartbeat. Listen to your heartbeat. Īpnē harmonija ar melodiju bija tikko dzirdēju. Tas Heartbeat. Jā. Vispār kā tā kā tiek izlaucīts tas Heartbeat. Tāds. Stop counting the tears, forget our pain. Keep moving forward, just to treasure the day. Be more careful with Ļoti klasisks virziens, bet labā nozīmē. Jā. Viņa ir visā tajā receptē ļoti pareizs sastāvdaļas izvēlējusies šeit dziesmai. Jā, bet mēs varam redzēt, ka viņai ir palīdzējuši Ārzemju mūziķi, dziesmu radītāji. listen to your heartbeat. Šī vieta man mulsina. Jā, nepatīk, kā viņa pret harmoniju Listen to your heart. korelē. Piedzerens ir diezgan Eirovīzijas. Jā. Manuprāt, tāds klasīgi. Un laba izvēle beat locīt. Ja būtu tas hard, man Jā, uz īburta. jā, uz daudz tā. If it ever gets too Trešais pants. Es pieļauju, ka viņi būs ar ģitāru. Noteikti. Tā ir viņa. Viņai, Komplekts. jā. stop and slow it down. Listen to the sound of, listen to your heart. Yes. Slēp. Un aiziet. Jūti, man liekas, viņš aizgāja tagad double tempo. Visai bija tā kā uz pusi lēnāk apakšiņa. Šis strādās. Tas ir tas par tiem pārsteigumiem, ko es runāju. Nu, kad tu varbūt pat jūti, kas būs, bet tu sagaidi kaut ko pat citu, bet kaut ko tu sagaidi. Un tas ir labi. Tas nostrādā uz to emociju cilvēku. man liekas. Un pauze ir ļoti labs elements. Jā. Pauze ir labākā Jā. daļa mūzikā. To ir jau Vai ne? gadu simtiem teikuši gudri komponisti, ka skaistākā Jā. mūzika tieši pauzē. Lai veids Emīlijai Forši, ļoti malec. forši. Jā, laba, klasiska dziesma. Jā, Jā, tāda viss Labākajās nostrādāts. tradīcijās. Jā, labākajās tradīcijās. Mūsu nākamā vokāliste arī tāda varētu ievietot mūsu tādā favorītu vokālistu topā, ja mums tāds būtu. Man šī dziedātāja ļoti ir patikusi jau kopš laikiem, kad viņa vēl mācījās skolās un tad jau sāka parādīties ar saviem projektiem. Man ir divas lietas, kas viņā vienmēr ir uzrunājis. Tas ir viņas tāds unikālais tembrs, kas ir varbūt tiešām, ja mēs skatāmies uz tā platuma horizonta, kas mums šeit ir, viņš tiešām atšķirās. Un otrs, man ir ļoti arī viņas personība kaut kā likusies tāda saistoša. Jā, ir harizma, vai ne? Jā. Jā, un tā ir Grēta Grantiņa, par ko mēs te visu laiku runājam, bet nepasakam, kā viņu sauc. Un arī Grēta ir iesniegusi dziesmu ar nosaukumu Monster. Mēs redzam, ka mūzikas un vārdu autori ir vairāki cilvēki. Es esmu ļoti priecīgi redzēt Grētu šajā sarakstā. Sen bija laiks. Super. Jā. Bet Un dziesmu neesmu viņa var dzirdējusi. lepoties ar savām straumēšanas klausījumu skaitu, kas ir vairāk kā 500 000. Tas ir wow, ļoti daudz. Labi, klausamies Monster. Don't be scared, I'm gonna hurt you. I'm gonna hurt you just a little bit. Close your eyes, I'm gonna bite you. I'm gonna bite you on your bottom lip. 'Cause I've been waiting all day for something so bad. Viņai ir ļoti labi angļu
Viņai tas īpatnējais vibrāto, kas nedaudz paliecās uz augšu. Un tā pārelpa smuka arī. Vai tu neiedziedās nekur? Ļoti rečitējoši līdz šim. Nu labi, nāmi. Grētīgi. Jā, nu tas ir tāds dziesmas virziens. Man gribas to vienu garo noti, un tad es būšu pādus šajā dziesmā. Eirovīzijas garo noti. Man vajag Grētas garo noti. Viņa zina, par ko es runāju. No. Šajā dziesmas sadaļā tam ir jābūt. No. Vēl nav. Viņa tur vēl, viņa vēl mani tur. Nu, te kaut kas kāpinās. Nu, garā nots nebūs laikam, bet tas, kas man patīk šeit dziesmā, ir productions. Es klausos un ir tik daudzas detaļas. Jā, bet šeit viņa sevi nav izaicinājusi vokāli, manuprāt. Viņa viss ir smuki, tīri, legit, bet es domāju, ka tas ir mūsu atkal subjektīvais, Jā, ka mēs zinām, ka viņa ir protams. spējīga vokāli. Bet tas uzstādījums, manuprāt, Viņai piestāv, un tur noteikti arī šova elementi daudz, kas palīdzēs to iznest, bet tiešām liels kompliments par productions. Klausījos, man ļoti patika dažādas gan instrumentācijas, dažādas efektu nianses, varbūt, kuras mēs iepriekš nedzirdējām, tāda rotaļa nedaudz, bet man patīk, kad ienāk arī popmūzikā šādas lietas, tā kā es to novērtēju. Cerams atkal, ka tas viss, ka tas ieraksts, ko mēs noproducētais materiāls, ko mēs šeit klausamies, pēc tam sapasēs un sajies kopā arī ar dzīvo izpildījumu. Jā, nu jo tā tas ir mūsdienu skaistajā production pasaulē, ka studijā ir viena mākslas forma, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka vokāls ir dzīves instruments un uz skatuves vienmēr tas tomēr būs citādāks, ja? Līdz ar to, tā tas ir tas liels izaicinājums mūsdienā popmūzikā, manuprāt. Yes. Turpinam ar vēl vienu dāmu. Mums mīļu dāmu, arī kā iepriekšējā Grēta, tā arī Juliana mums ir ļoti, ļoti, man liekas, arī tāda, par ko mēs vienmēr tādu īkšķi un rūpi turam iekšā. Jā, viņa ir ļoti, manuprāt, unikāla Latvijā ar savu tieši dziedāšanas stilu un manieri. Man ļoti interesē, ar kādu virzienu viņa ies uz šo konkursu, jo arī šo dziesmu es neesmu dzirdējusi, bet viņai piemītošais tāds R&B, tāda stilistikas, dabiska izjūta, visas šīs nianses, kuras viņa var izdziedāt, manuprāt, viņu, es teiktu, maksimāli atšķir no tā, ko mēs Latvijā ikdienā dzirdam. Tāpēc, ja jums viņa nav zināms vārds, tad atceramies Juliana. Noteikti mēs par viņu vēl daudz dzirdēsim. Un konkursā viņa ir iesniegusi dziesmu, kuru es atcerējusi pati, kā rakstīts 100%. Tā kā dziesmas nosaukums Something in the Water, atkal water. Tas ir kaut kas ar ūdeni saistīts. Harmoniski jau Juliāna ienāk. Ģitāra imitē ūdeni. Viņš ir tāds American Texas kaut kāds. Man laikam ierakstā pa daudz delay uz balss. Gribētos viņas tembru vairāk sadzirdēt. Liekas ļoti, ļoti notušēts. Jā, tieši tādā miksā. Jā, saprot. Tad būtu tas ir efekts tās domās. Aitas water, something in the water.
Dziesma ir jau pusē, bet vēl tur... Nu, viņa vēl... Viņa rada noskaņu. Visu laiku rada noskaņu šobrīd. Šī ir cita forma, šī ir cita recepte. Un? Kaut kas pietrūks, ne? Jā, Tieši tajā pavadījumā. Kaut kādu tādu basu ielikt. Jo tas, ka viņi var nodziedāt, tas ir skaidrs, bet vienkārši tas, ka un paliekam virs ūdens līnija. Jā. Uz beigām kaut kas parādījās, bet tas ir tikai Un pēc tas jau beigas. Jā, gribas... Šito ātrāk gribējās, ne šito daļu visu, kas beigās, tas garšīgais. Tos vīteriņus, jā, krellītes. Bet zini, kas ir dzīvais izpildījums? Šeit uzreiz var pateikt, ja noņemtu to dilēju uz pusi mazāk, viņš tā arī izskaist. Man liekas interesanti, kā šāda stilistikas dziesma rezonēs tajā visā kopējā desertu klāstā konkursā. Jo viņa atšķirās, un man pieņemsim, es varu abstrahēties no tā standarta un novērtēt tās kvalitātes šobrīd, kas tur ir, bet kā tas ir parastam skatītājiem, klausītājiem, kurš balsos? Visiem asociējas ar kaut kādu mainstreamu, kaut kam visu laiku jānotiek, vai lai gan arī es pretrunās aizēju, jo, piemēram, tāds Salvadors aizgāja nodziedājums, bet tāpat laikā tur, tas viss tas pavadījums viņam bija tā kā pilns orķestris, pilna zāle pieskandināta tieši ar to pavadījumu. Vai šis tā kā uz visa fona, pat ja viņš māk atšķirties, vai viņš būs tāds Eirovīzijas? Protams, ka vai to spēs novērtēt? Visi šie jautājumi ir retoriski, kurus mēs uzdodam, un tās ir tikai mūsu pārdomas. Katrā ziņā konkursu rīkotāji devuši zaļo gaismu tieši šai dziesmai, kas nozīmē, ka varbūt arī viņi vēlas redzēt kaut ko citādāku, un tas jau man šķiet interesanti. Jā. Forši. Tālūk, lai veicas. Ar lielu interesi vērosim un skatīsimies arī Juliānas Sniegumu dzīvajā izpildījumā, bet mums tagad atkal pašķēdot meiteņu kompāniju ir arī viens Eirovīzijas, varētu teikt, veterāns. Es tieši man galvā bija, vai mēs varam viņu pa veterānu saukt ka jā, viņa vārds ir Justs, un mēs zinām, ka savu laiku viņš arī devās uz lielo Eirovīziju pārstāvēt Latviju, un viņam tur diezgan labi beicās. Jā, patiesībā pirms pagājušā gada Dona tikšanas finālā Justa gads bija pēdējais, kad mēs bijām 16. gadā tikuši finālā. Skatīsimies, vai viņš fit right arī šogad, jo šīs ir arī dziesmas nosaukums, un redzam, ka šeit ir piedalījušies gan atkal ārzemju autori, gan pašmāju palīgi dziesmas tapšanā. Klausamies! Tā, šī ir filma, zikā. Jā. Viņš ir weekend stil, tāds weekend vibes. Miksel, ne? Jā. Vai fiška domāt tādu? Viņš vispār tāds pacēls, augslējs, tāds... Jā, viņam nav tas viņa ierakstējis, jā. Varbūt nolaidīs. Izklaus pēc jaunas lapas puses Justa muzikālajā gaumē. Man patīk tā tuvās sajūta. Viņš garšīgi ir arī iedziedājis. noproducēts, vai ne? Jā, bet viņš arī garšīgi iedziedājis. Es teicu, ka ir tāds konkurence jau parādās, jau labs. Un šeit dziesmai tāda labā īpašība, kas ir tieši tādām aptempo dziesmām, viņa uzvelk ļoti labā nozīmē. Viņa tevi visu laiku tā kā klausies. Vai jūs skan pēc sevis šajā dziesmā? Priekš manis auss, kā es viņu pazīstu, laikam, ka nē, viņš ir diezgan tenorīgs. Viņš jau parasti, Viņš ir tādā vairāk, jā, es teiktu, man ļoti šis pārsteidz patīkami.
Ļoti patīkam pārsteidz. Okay, tad tā vidusdaļa bija labs pārsteigums, kas bija labi. Jā, lai veicas justam labi. Jā, Man liekas, lai veicas kotēsies. justam un lai veicas arī Katrīnai Gupalo, kura arī nav sveša supernovu skatuvē. Pagājuši gadu bija kaķīša dziesma. Jā, man nāks šo kaķīšu dziesmu klausīties arī meitas playlistē. Un tā kā mērķis sasniegts dziesmu visi atcerās. Bet šogad viņa ir iesniegusi dziesmu Scarlet Challenger. Interesanti. Kaut kāds sievišķīgais Kāds teica, numurs ka būs. viņas fotografijā viņa esot līdzīgi Tayloru Swiftei kaut kādās Bet, bildēs. ja tu man tagad pateiktu, Kad man ir, arī jā? šķiet, Jā? Bišķiņ pēc profila. Nu, varētu tā būt. Paklausīsimies, vai vai arī viņa skan skanēs? pēc Taylor Swift vai pēc Katrīnas Gupalo. Labrīt! Jā, Mūzika. ir bilde atkal, kas ir ļoti raksturīgs šai izpildītājai. I'm almost an actress, I know I could be, but I'm not. Oh, mister, tell me please, is that really too late to have a dream, or it's not? Inhale, exhale. Ļoti daudz šo akordu secībās dzirdējusi, bet kaut kur mēs ejam. Man druskuļi traucē angļu valoda. Man liekas, viņa tāda pacieta. Scarlet Challenger drives me crazy. Nozīmē Scarlet Challenger. Kaut kāds noteikti ir īpašs nozīme šajā kontekstā. Nu, nebūs kaut kāds aptempos, kaut kāds izmaiņas. Prieks arfu dzirdēt. Tas ir aizmirsts instruments popmūzikā. But also I'm reckless, attractive and brave, ready to lose pātrinājums. all I ever achieved. I will my courage, inhale, exhale, I'm free. Vecais labais triks. Bet nostrādāja. Nē, nu viņa māk pielitināt. Viņa māk pielitināt. Jā, tas ir viņas tāda āķi. Viņai patīk vienmēr atrast savā mūzikā dažādu izteiksmi āķus. Pagājušajā gadā tas bija kaķīšu dziesmā melodija īpatnēja piedziedājumu. Šeit viņa atkal uz citām kvalitātēm spēlējas. Bet kaķītis tāpat bildē. Jā, no pagājušā gada bez spalvām. 26, but I'm not. Nu, Jā, labi. Es saku, Stāstiņš, atkal stāstiņš. Ir stāstīņš, jā. Nu, man tā akordu secība, laikam, vienkārši ir tādas, kuras ir tik ļoti daudz dzirdētas. Man personīgi varbūt, ka tas ir tā. Bet Katrīna ir kārtējo reizi mūsu atlasē, un viņa pārsteidz. Nu, tas ir brīnišķīgi māksliniekam. Jā, labi. Mēs turpinām ar kādu apvienību. Nosaukumu Kobra un dziesmas Zelts, dziesma latviešu valodā, atkal vēl viena, kas ir interesanti. Un šajā duetā ir apvienojušies savulaik X-Faktor dalībnieki, ja es nemaldos, Katrīna Kovaļuka un Krišjāns Brasliņš. Un mums jau ar duetiem ir laba pieredze, ņemot vērā pagājušajā gadā, cik brīnišķīgi duets Vēstulēs sevi pierādīja. Varbūt, ka mums ir vēl viens jauns duets. Jaunatklājums, vai ne? Jā, popmūzikas skatuvē. Klausāmies! Abi šie mākslinieki, man liekas, bija ļoti spilgti X-faktorā. Bet es nebrīnos, ka viņi satikušies. Jā. Tīradnīši. Kas bija jālauž un kad nāk, lai pie Viņiem labi kopā, man liekas, saskan tāds. sudrabs un zelts. Neļauj Te brālais ansamblis ļoti labs, laba saskaņa. Kaut kā viņu virsskaņas satiekas, kā mēs to varam paskaidrot. Kāda krāsa ienāk? Piedziedājums ir tieši tādi, kādi viņi. Tāds nepieradināts,
tīradnīgs dimantīšs. Man liekas, ka viņi būs tas kaut kāds vēstuļu fenomens, ka tieši pēc supernovas viņiem, ja viņi turpinās ražot, tad viss Latvijā būs durvis vaļā, manuprāt. Ka viņi jau ir izdevuši debijas singlu, kas nozīmē, ka šī jau... Bet, zini, man patīk, ka viņos ir tās mākslinieckās dvēseles, ka viņi paši ģenerē tās savas idejas. Viņi dara, ko grib, ne? Viņi to dara, jā. Viņi nedara, lai kaut ko atstrādātu kaut kam, bet tā kā kas viņiem pašiem patīk. Manuprāt, cik forši, ka viņi ir pusfinālā un cik forši, ka tas ir tas, lai viņi paši to nojaust, ka tas ir liels un labs atspēriens viņu muzikālajiem projektam. Brīnišķīgs atgādinājums ļoti daudziem arī, varbūt, kas šobrīd nodarbojas ar mūziku, bet varbūt jūt, ka varbūt tā solo lieta varbūt nav tas, ko šajā brīdī gribās, ka tikpat labi un pat vēl labāk ir satikt kādu dombiedru un tādā dueta formātā, jo priekš manis personīgi, man liekas, ka Latvijas skatuvē pietrūks duetu. Jā, man liekas, ka visi baidās. Vai nu grupās ir, vai nu paši ar savu to tādu es man. Jā. Bet duets ir fenomenāls formāts, manuprāt. Un es piekrītu, ka īstenībā Supernova ir tieši tas konkurss, kurā var un vajag eksperimentēt ar sastāviem. Ka tev nav obligāti tikai ar kaut kādu savu sastāvu, bet ka tu vari uztaisīt kaut kādu collaboration, respektīvi sadarbību ar kādu jau citu zinām vai solistu vai grupu. Jo man liekas, ka tas ir tas, ko mēs gaidām, kaut kādu to... ka kopā saliekot galvas, tur iespējams pat dubultspēks kaut kāds rodas. Jā. Nu, lūk, redzam arī nākamo vārdu no X-Faktora iepazīto Luku, un arī viņi sagatavojas dziesmu Stronger. Stronger, klausamies. Jā. Pirmā parādīšanās kopš šova. Manuprāt, tā varētu būt. Prieks redzēt. Man patīk viņas angļu valoda, man patīk. Viņai vienmēr ir bijis tas kristāli dzidrais tāds tembriņš. Viņai ir ļoti ārzinieces skanējums. Kaut kā tāds dziedājums. Lai gan tāpat laikā bišķiņ tāds kaut kāds tāds latviskais, tāds kaut kas, vai etniskais, es gribēju teikt. Šis būs labi dzīvē. Šī akcents strādās. Viņa ir liela atkāpe, viņa plītās ved. Bet viņš tā kā patīk, kā nokontrastēja divas daļas. Sagaid, gan jau. Man liekas, ka varbūt tas piedzīvojums iztaisīs viņai pa smagu, jo viņa man neliekās tik smaga, tīra vokāla. Nu jā, redzēs, protams, kā dzīve jāies. Nu jā, daudz falsetu. Gribētos jau bišķiņu spiedieniņu, jā. Vai nu tur vajag daudz bekus, kas viņu pabalsta, jo viņa viena pati nevar izvilkt to masu gitāru, kas tur apakšā vienkārši. Ļoti patīk skaņa. Vispār skaņas tīrība, kvalitāte ierakstamā. Kas taisīja? Filips Džeikobs, Kaspars Ansons, Elizabete. Man šitajās vietās, tajos piedziedājumos, kas ir 3 vienādi, man te prasās, ka viņš aiziet ātrāk jā, protams. Bītā. Bet, formāts spēka balāda, power ballad. Nē, ja viņa labi nodziedās dzīvē, es domāju, ka šis ļoti labi nolasīsies. Bet tad viņai ir jābūt, ka viņai pat ir uzrakstīts kopā ar vokāla pedagoģi Anniju Oeižanu. Es domāju, ka Annija noteikti Elizabeti kā tādu olimpieti sagatavos šim tiešām spēcīgajam numuram, tāpat tās kā dziesma. Bet tāpat prasās, beki. Bet varbūt, ka būs. Jā. Cik varēja būt uz skatuves? Skatuves nav obligāti, bet kopumā 6 cilvēki, lai ir visā priekšnesumā. Vēlam veiksmi Lukai, noteikti esam arī viņas atbalsta komandā. Protams, mēs katru atbalstam un it īpaši jau redzu nākamo cilvēku, pie šī mēs varam likt vārdu veterāns. Veterāns. Kā jums šķiet?
3. Tu vēl neteici. 2, 1. Markus Rīvā. Un šogad viņa dziesmas nosaukums ir Bigger Than This. No, tur būs uzreiz, te jau ir jau. Tas ir pieteikums. Tur jau ir cīņa iekšā. Ok. Nu, Markus, jā. From sinners to saints to believers, we came this far, worlds apart. You and I, in this universe, we just like burning skies, raindrops in waterfalls, endlessly looking, searching for more. But don't you worry, there's something bigger than this. 1, 2, 3. Oh! Ok. Šitais būs mans skriešanas playlistē. Kā, nu, klausoties, šis ir līdzīgi kā pašu pirmo dziesmu, ko mēs klausījāmies ar Adelīnu. Es esmu konkrētā mūdā, konkrētā jau vispār noskaņojumā klausoties šo. Viņa tā kā tevi ievelk iekšā savā kaut kādā tajā aurā, un man liekas, ka tas ir ļoti pozitīvi. Man patīk attieksme šai dziesmai. Jā. Un Markus māk šo attieksmi. Es jau redzu, kā viņš jau skatās kamerā, viņš ir pārliecināts par sevi. Šai labi. Viņš labi kustās, viņš labi izskatās un citreiz svarīgi ne tikai dziesma, bet vispār viss iepakojums. Tas piedziedājums ir labs. I was never in the dark. Šīs ir ļoti trikī vietas parasti, jo viņš ir tikko nomačījis, nodejojies, un tagad ir baigais atkritiens un tāds akapela tipa dziedājums bez pavadījuma. Viņš tāds etno, ne tāds? Ir ienāk tāds, jā. Viņš beidzās tā? Tomēr pārsteigums ir likās, kaut kas ka pabeigsies ar tūts. Tomēr ir tāds, jā, arī, man liekas, te ir tāds bišķiņa storytelling. Nu, mēs vēlam tiešām veiksmi. Nu, tiešām protams. Un tas, ka katru gadu, man liekas, Markus ļoti gatavojās šai supernovas atlasei, tas jau vien ir ko vērts. Mums ir nākamā dziedātāja Marta, jeb Marta Grigale ar dziesmu Lovable. Jā, nu šī ir dziesma, kuru es esmu iepriekš dzirdējusi. Līdz ar to, jā, varbūt tad varēs droši vien vairāk uz savu pirmo iespaidu, bet katrā ziņā prieks Martu redzēt šajā konkursantu listē, jo viņa ļoti ilgus gadus rakstīja dziesmas tikai latviešu valodā. Pretēji Krisam Noā, viņa tā kā sāka latviski, un tad tagad viņa ir pārgājis angliski. Un viņai diezgan, manuprāt, veiksmīgi iet ar to. Viņai savā auditorija jau sāka parādīties arī dziesmām angļu valodā, un liekas, Supernova ir brīnišķīgs nākamais solis viņas izaugsmē. Daudz dziesmas iesākās ar šo efektu izbraukumu. Seen by everyone, but felt like a secret. Too close, too soon, but I leaned in. Too sweet, too good to believe it. I've run out of space for anything else. My heart has been. Man patīk viņas vārdi, ko viņa raksta, lirika vispār. Your genius ways. Man ļoti patīk skaņas productions. Ļoti vispār, es laikam pamanīju šodien. Man patīk, ka man priekšā ir tas vokāls, ka viņš ir ļoti labi sakompresēts. Man patīk piezerējums. It kā 4 vārdi, bet vietā un laikā. Jā. Vietā un laikā. Zini, kāds man kompliments var teikt? Viņa ļoti skaisti māca iepakot savas dziesmas. Nu, tā kā noformēt dziesmu no sākuma līdz galam un vēl arī vizuāli noformēt. Kaut kā viņa tā smuki saliek plautiņu. Viņai tā recepte ir rokā. Jā, ka nav tāds kaut kāds muzikāls bardaks, bet tā kā smuki iepakojam, ieliekam un tāds pakešu komplektiņš, kas ir forši. Šis strādā. Nu, viņai ir savs, teiksim, muzikālais rokraksts, un tajā pašā laikā tas attiecināms arī uz vokālu. Lai gan varētu ar vienu to,
Es jau laikam viņai to teiktu, tā viena notiņa varētu arī izlaukties, bet, protams, ka ir skaidrs, ka dziesmas koncepts ir tieši šāds, un tā grāmata, viņa ir tāda no sākuma līdz galam uztaisīta, čik, un viņa ļoti labi, ērti izlasījās. Yes. Forši. Lai veids Martai. Arī klips, ap citus nostījos. Jā, klips bija. Labi, mēs turpinām šogad kaut kā ļoti daudz dāmas, ne? Nākamā māksliniece ar skatuves vārdu Palū, jeb Olga Palūšina, un dziesma Delusional. Un man bija šis prieks un gods šo dziesmu dzirdēt tādā kā demo versijā, jo dziesma tapa šovasar Eirovīzijas dziesmu rakstīšanas nometnē, kas notika uz studio, un šī ir viena no pusfinālā iekļuvušajās dziesmām tieši no šīs nometnes. Tā kā tas, kas ir vēl gala darbs, to mēs tūlīt pat klausamies. Delusional. Jā, un Olgu mēs arī iepazinām X faktorā. Pasties, cik daudz tomēr konkurss pēc tam iedot tālāk. Patīk tas moments apakšā. Viņš notur tādā labā grūvā. Interesanta melodija tikko bija. What? Bet zini, kas kā man gribās, ka tas piedrējums ir... Viņai jātver kaut kāda slūža, nereālā. Viņai drusku tā balss aiziet, miksā viņa neaiziet tādā ritīgā beltā tieši uz to augšu, ka gribās tādu gaļu tajā vietā. Bet tur tas ir ļoti arī, man liekas, no tādas attieksmes. Tehniski ir viens, bet man liekas, ka viņai... Jā. Nē, šī dziesma, manuprāt, ir ar tiem pārsteigumu momentiem, kas man ļoti patīk. Tāda drusku tāda šizo, kas arī ir labi. Pastamies pagājuši gadu Cat Song arī ļoti labi nospēlēja, kad ir tāda īpatnē melodija, bet... Jā. Uz šā daļa vispār. Tas godspēls aiziet. Ja viņa nodziedās, es šo redzu finālā. Jā, viņa ir finālā. Ja viņa, jā. Bet tikai vienīgi, ja tiešām, tā kā tu saka, to gaļu paņem, man ir prieks viņu redzēt šādā žanrā. Olga kaut kā līdz šim ir asociējusies tomēr ar balādi un varbūt tādu sievišķīgā, tāda tipa vokālisti. Bet šeit viņi ieiet pilnīgi citā enerģijā. Tā priekšu prasās tieši šajā krampīt piedzēdājumos, jā. Kas tā pa notir? Tik augstu? Jā. To prasās beltot. Viņa dziesma, tas ir tas, par ko es runāju, kas mani uzrunā, tie visi pārsteiguma momenti, tāds wow, kas tas tāds, gan melodijas, gan harmonijas, gan tā kā aranžī ziņā, jo tas, man liekas, visu laiku notur tevi pie tādas, pie rokas, ka tu gribi skatīties. Vispār ļoti var sagurt, skatos 2 minūtes 55, šī dziesma nereāli paņem. Kādā ziņā sagurt? Tā, kad viņai nebija atpūtas vietas šeit. Viņai bija visu laiku arī tajā pantā. Pantā nav dziedātājiem? Jo pantā nav tesitūras, bet pantā ir tā kā tas enerģijas moments. Un piedziedājumā ienāk gan tesitūra, gan paņēmiens un viss. Aiziet sporta zāle vaļā no 6 rītā. Jā, vai ne, jāskrienā. Šodien, starp citu, redzēju video, Beyoncé vakar uzstājās zirgam uz mugura. Jā, es redzēju. Un vienkārši viņa perfekti. arī kā viņa nodziedāja to Texas ar to visu. Jā, vienkārši. Viņa vienā brīdī nenotrīcēja vispār diafragmu. Un pasakiet vēl, ka dziedātāji nav sportisti un ka dziedātāji nav vispār olimpieši. Vispār ir šausmīgi jādomā pie fiziskās sagatavotības, lai kaut ko tādu dabūtu gatavu un neaizalstos. Oh my God.
Bet dodamies tālāk. Šis vārds ir gaidītākais. Noteikti man šodien šajā apskatā tā ir Rūta Dūduma. Hei! Man jāiet projām. Tev jāiet projām. Nekā nebija sēdēs nost un tā. Īsumā, kā tu vispār izdomāji šogad piedalīties šādā konkursā? Jo laikam pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, kad mēs komentējām, nebija tādas vēl Nefigurēja šī doma kosmosā. Jāsaka, kā nav noslēpums, ka es arī piedalījos vasarā Eirovīzijas dziesmu rakstīšanas nometnē, kas bija mana faktiski pirmā tāda nopietnā dziesmu rakstīšanas nometne. Man bija pirmā pieredze sadarboties ar svešiem cilvēkiem komandās. Mums bija 3 dienas, un katru dienu bija cits komandas. Un tad šī, kas bija, manuprāt, 2. dienas komanda, mums tā saslēdzās. Un, kad es gāju, man nebija nekāda sagatavotie dzejolīši, pantiņi, melodijas, nekas man nebija, bet es iegāju tajā būcenītī, kur mēs bijām kopā ar Jēkabu un Tildi. Un es saku, man šausmīgi visu dienu galvā ir frāze chemical connection. Kaut kāds, ka visu laiku, kad es gribu parunāt par to fenomenu, kad starp 2 cilvēkiem ir tas klikšķis, un jūs tā kā ķīmiska reakcija notiek, ka jūsu domas ir vienādas, ka jums ir kaut kādas darbības vienādas, ka jums visu laiku kaut ko jūs vienādi darat. Tā kā mums bija tikko reizē, kaut kas, ka tas nenotiek no tukša gaisa, ka tas ir kaut kāds ķīmisks savienojums, un kad ir tie saucamie tie dvēseļu radinieki, kad vienkārši tu jūti ir. Un tev nav nekas ne jātēlo, ne jāpiepūls vai jādomā, ko runāt, un par to es tik ļoti gribēju skaļi vienkārši izpaust savas domas. Tas ir tas, kas man visu laiku pinās pa galvu. Dziesma mums radās dziesma, mēs paši vienkārši bijām baigā starā, un tad, kad tuvojās jau dziesmu iesniegšanas termiņš, beigu termiņš, tad mana doma bija, mēs nepaspēsim tur vēl to un to sataisīt, un sākumā tas bija kā duets, un tad pēc tam es paliku viena pati, un tad beigās es tā, varbūt nevajag, varbūt nākamgad, varbūt tāds šausmas, pēc, ka tas nebija pabeigusi. Viņa tā, Jānis, mans vīrs, kurš gan nav ar šo dziesmu tik cieši saistīts, bet viņš saka, iesniedz, kas tad tev gabals nenokritīs? Tad es ņēmu tajā dienā fiksi, pārdziedāju fiksi, kaut ko mēs tur samiksējam, un labi, sniedzam, es tā, labi, pēc tam, kas, tad mēs tur visu sataisīsim, uztaisīsim, bet vienkārši bija tāds, es negribu dot tādu demo. Bet voilā! Labi. Bet šis tad ir tas demo joprojām, vai šis jau ir uztaisīts? Šis ir pavisam pārtaisīts, lai gan tas skanējums ir mēģināts atstāt tuvu tam demo, bet muzikāli šajai versijai man pieslēdzās un palīdzēja producents Roberts Mēmēns. Es atceros, ka tu šo dziesmu man rādīji vasarā pēc tās nometnes, bet man godīgi sakot, nav palicis nekas daudz atmiņā tā, kad, zin kā, 50 rūtas nokrāsas, kā jau viņi sākumā minēja par visiem zelta mikrofonu nominācijām, kurā viņi ir, lūk, tad šī ir 51. nokrāsa. Tā, es neko stāvu klusu. Laižam. I could reach my arms out and touch you. Dīvaini, ne? Jā. Savcīt māksliniekiem bieži vien tiešām nepatīk klausīties sevi, un tik vēl. Es varu klausīties sev vienu pašu, bet ja es redzu, ka kāds reaģē jau kaut ko... Forši miers sākumā. Velk jau to zobu. Vēl neaizvilks. Neaizvilks, bet tā kā tu putina mani jau. Okay. Šitien bišķiņ tāds old schooliņš ieskanās, bet kas, manuprāt, arī nav slikti. Jo bet, ja tā ir tur var iet visādos virzienos tur var iet. Un tas ir tas fenomens dziesmu radīšanā, ka tu patiesībā nezini, kādu to virzienu. Kaut ko gribējās vēl šitien pielikt klāt, šajā tieši aranžējumā, šajā formā dziesmā. Bet, tāda. Šī tāda izvēle. Bet tu beidzot atkal izdzirdēsi savu garo notu, lai tev prieks. Un, aiziet! Wow, pēc, kas šis ir dubsteps? Kas šī ir pa stils? Drum and bass. Drum and bass. Jā. Tad tev jāvītero šeit, Rūt.
Nu, vispār dziesma uz nerva. Viņa arī tā, tev to mieru sākumā vajag, un tad tu, man liekas, ej vienkārši šitā te. Tā vētra aiziet, jā. Ķīmiskā reakcija, Jā. sprādzieniņš notiek, sprādzieniņš. Un tagad tu ej tā kā. Tas palēlinājums, ne? Tā. Kaut kur atkal ietinās. Nu, es teiktu, ka diezgan daudz pārsteigumi bija šajā dziesmā. Viņa diezgan mainīga, kas, nu, tā kā tas, ko tu minēji sākumā, vispār, Jā. ka tu citas dziesmas klausies, ka tu meklēji šo pārsteigumu, Jā, jā. jā. Nu, paldies par to garo noti. Es beidzot viņu sagaidīju. Tajās beigās arī man liekas, ka tad, kad es tā pēkšņi man prasās tas drum and bass. Sitiet man nos, bet man prasās, lai vai cik tas tur tā kā liekas, tur jau ir bijis vai vēl kaut kas, bet tā kā man tā gribējās tā drum and bass. Un mēs arī ļoti labi. sēdējām ar Tildi, kas ir vārda autori, viņai vārdu vispār izbirta kā pupas ārā. Un mēs sēžam vienkārši abas. Vienkārši grūvojot, jā. Priecājos tevi īsumā redzēt šogad šeit, un man liekas tādā tavā daudzšķautnainībā tieši tāds vēl punkts, kas tavu karjeru un šo brīdi, man liekas, ļoti Bet zini, kas man pašai vēlreiz noklausoties, jo nu nav tā, ka es katru dienu sevi baigi klausos, bet vēlreiz šo noklausoties, man ir atkal tā pārliecība, ka beidzot ir tas, ka es dziedu par to, kas man ir aktuāls, nevis par kaut kādu izdomājumu, kurā man ir tā kā jāiedziļinās, lai es mēģinātu saprast, kā tas ir, bet šeit ir tā kā viss no sirds. Pat ja vārdus ir rakstījusi cita meitene. Bet tu biji klāt tajā procesā, varbūt tas tev arī palīdzēja sakonektēties. Es viņai metu visas tās savu, es aprakstīju šo ideju, un viņa to ietērp vārdos. Tā. Tāpēc vārda autora viennozīmīgi ir Tilde, bet visa tā mana tās, ko smadzenēs, ko es gribēju vienkārši izmest ārā. Bet pastieties, cik laimīgs cilvēks ir tad, kad visas idejas realizējas. Tas tā reāli ir. Protams. Esi godīgs pret sevi. Rūta, lai tev veicas, mēs turēsim īkšķi pa viņu, vai ne? Sandra dod savu svētību. Jā. Okay. Bet grupa Sinerģija, izskatās duets Sinerģija un dziesma Bound by the Light. Šo te meiteni vārdā Madara Fogelmana mēs esam redzējuši Supernovā, bet laikam šķiet, ka faktiski pa lielam tikai Supernovas skatuvē viņi parasti visbiežāk parādās. Nu, es Madaru vispār zinu jau kādu laiku atpakaļ, kad es biju pavisam jauna maziņa, mācījos mūzikas skolā Jelgavā, un viņa mācījās vidusskolā tobrīd čela nodaļā klasiskajā. Nu, tā es viņu atceros, jā, bet, protams, ka ir pagājuši gadi, un viņa ir jau sākusi savu čela spēli, apvienota dziedājumu, viņa arī vizuāli ļoti, man liekas, tādā skaistā, tautiskā estētikā, tādi mati. Tāda dabas būtne, vai tāda, jā. Un viņi ir apvienojusies duetā ar koklētāju Marti Līci. Tad čels un kokle. Nu, tāda laba identitāte. Tautisks. In silence, our hearts softly beat. Viņai tas saudabīgais vibrāto ir. Each heartbeat repeat. We reach for the light as it breaks through the dawn. Let wisdom arise from the skies, the wind and the river. Labs virziens. Labi atšķirsies uz visu. Es redzu lielo skatu. Šim priekšnesumam noteikti. Ja viņas vēl estētiski padomās, kā viņas tajā visā ļoti labi. Nevar saprast vēl pa vokālu līdz galam. Kaut kur tas triceklīts man pa daudz ir. Jā, tā kā nestabils vibrato. Jā. Tā var būt. Noteikti bonus piešķir šie instrumenti. Jā, gan čels, protams. Tas viennozīmīgi dod to noskaņu tādu. Kas te notiek? Ienāk latviešu valoda. Pagānu lūkšana. Tāds rituāls, jā. Vēl tāds lielāks spējas prasās. Kaut kādus bēkus, kaut kāds koris, ne kaut kādu prasās, tādu balsu pamatu.
Ja man liekas, ja viņa ir viena, viņa tāda faila. Jā, tu paliek tāds klikumiņš, viņš tieši šajā vietā pēc tiem rituāliem. Jā, tur vajadzēja, jā. Vismaz ierakstā. Jā. Etno korīti tādi, jā, ansamblīti. It kā ir, bet tādas garās notas, tur tāda vairāk tādu krūšu balss. Tas suitu mazliet apakšā, Te tā kā ienāk, redzi? Bet ātrāk vajadzēja, lai viņš tā kā, un tad tas soliņš pāri čeli. Vai arī atstāt pamatu, ka bēka dzied pamatu un viņa pa virsu ar savu tādu Jā, meditatīvo kaut kāds tāds ir vīterojums, jā. Īstenībā redzu. Viņi atšķirsies. Jā. Es domāju, kopējā kontekstā šis izskatīsies supernovā un izklausīsies labi. Un zini, kas nostrādā? 6-8 daļas. Jā, nav pumpīts Bet standārti. kaut kā ir pierādījies, ka tas kaut kā iegrūvo pat Nu vēl jā, dažreiz protams. vēl. Protams, līdzīgi arī kā Salvadora Sobral, tā dziesma, viņa bija arī trīniekā. Tās džeza balsīnas bet tam vēl tur jau balādīta. nebija arī tāds viens visu laiku temps, viņš jau tāds... Nu, rubato viņš bija, protams, bet lidojošais. taktsmērs ir laba lieta, ko tu pieminēji, Jā, jo tas ir tā kā šķiet, tā tur dziesma, viņai jābūt tur tā un tā un tā, bet īstenībā tiklīdz izkāpj no tā divnieka, četrnieka ārā ir uzreiz tas svaigums. Jā. Labi, nu beidzot mēs gaidījām, un es domāju, ka visa Latvija ir sagaidījusi grupu Tautu meitas ar dziesmu Burman Laimis. Šajā savā pirmajā debijas gadā Supernovā ir šāds dziesmas nosaukums. Man liekas, ka visi redz Tautu meitas, ka viņas mums nebūtu kauns sūtīt pārstāvēt Noteikti, jo viņas caurstrāvo tomēr to mūsu nacionalitāti, to mūsu tādu kultūru un reizē mūsu tautameitas ir modernas un viņas spēja arī citā skanējumā sevi veiksmīgi parādīt. Un sievišķīgas. Absolūti, un vienmēr izskatās arī brīnišķīgi. Un ļoti daudzās diskusijās ar kolēģiem, mūziķiem tad pēdējo gadu laikā tautameitas ir izskanējis kā vārds, kad mēs esam runājuši, ko tad tu sūti? Un tad bieži vien tiešām kāds pasaka, arī es esmu skatīsimies, teikusi. vai dziesma būs īstā. Vai tas ir šis gads? Jep. Aiziet. Super. Ļoti spēcīgi sāk, uzreiz akapellā akords. Šajā brīdī latviešu valoda, man liekas, pilnīgi adekvāta. Viņas arī vienmēr ir padomājušas par savu vizuālo spilgto noformējumu un šoviņu. Interesants. Kaut kur viņš tā kā tās plīvuriņš visu laiku. Šī pauze. Sapratu, kur es runāju? Jā. Man pārāk tālu viņas šajā produkšanā miksā Bet ir. zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām viņu labākos hitus, kas ir bijuši līdz šim. Un tāpēc viņas ir uzlikušas sev tādu latiņu, muzikālo latiņu. Un tāpēc liekas, ka vienmēr no viņām gaida kaut ko vēl. Bet, zini, es šobrīd runāju tīri tehniski, ka priekš manas auss tajā miksā tas vokāls ir par tālu. Man liekas, ka viņam jābūt tādam atklātam, etniskam priekšā vairāk. Prasās, ka viņas vairāk parāda to tādu suitisko dziedājumu, tad Vai arī vienmēr tādu krūšu reģistru lielāku. Vai arī man kaut kā laikam gribēs arī bišķiņ tādas solo epizodes viņām dzirdēt, lai viņas nedzied visu laiku kopā. Man liekas, tas ir tāds lielisks paņēmiens bieži vien grupām, kur ir vairāk solisti. Kaut vai par 4, par 2 taktīm, bet kad tās personības viņas satiekas. Bet tas ir gauns jautājums. Varbūt šie dziesmai to nevajadzēja. Aiziet. Te man patīk jau lejeri notiek. Ir apakšā, ir instrumentālais, tad ir kūka. Tad nevar, un vokalīze augšā. Jā. Tas strādās. Un akapellā beigsies super. Ja godīgi, es šo dziesmu vienreiz biju dzirdējusi, un man bija tāds,
Tagad otroreiz noklausoties, jau redzu potenciālu. Nu, varbūt tas ir tas, ko vajag. Jā. Pusfinālā un finālā dzirdēt šo dziesmu. Jā, turam īšas, un katrā ziņā kādu gan uzvaru, gan jebkādu vietu mēs ceram, ka tautmeitas nepadosies un vismaz aizbrauks uz Supernovu reizi dzīvē. Mēs noteikti. ar viņām lepojamies. Obligāti. Yes. Tuvojamies lēnu Kas garu tad beigām, mums bet nav ir? vēl beigas. Tātad grupa tepat ar dziesmu Sadzejot. Vēl viens latviešu skaņdarbs Supernovas pusfinālā. Mēs redzam dažus jau atpazīstam, dažus Džezistus. kā teikt, džezistus. Jā. Šeit mēs redzam 6 jaunu mūziķu apvienību. Un Madara Dzene mums šodien dziedās solo. Prieks redzēt Madaru šeit. Jauna apvienība, bet arī diezgan labi pieteicis sevi šogad. Vai pagājuši gadu jau. Laiks skrien. Kur lai meklēju vārdus pareizos? Vēstulēs. Zin kā uzreiz. Vienmēr mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tas ir loģiski, bet nišu pārstāv šogad. Šiem. Harmoniski interesanti. Kur lai meklēju vārdus atdodos? Man kaut kas patīk Madaras vokālā. Viņš vienmēr ir tāds vilinājis, Tāds tīradnīgs, ne? Tāds jā, viņai stingrs. Viņai interesants āburts. Tāds ne, tāds atvērtāks. Nevis ovāls. Tāds bā. Stingrais. Jā. Es domāju, šī būs brīnišķīga debija šai grupai televīzijā. Var just jauna elpa. Jaunā paudze nāk iekšā. Jautājums par bekvokāliem, jo tur ir iedziedājušas meitenes, bet viņi jau ir 6. Kā viņi atrasinās bekvokāli. Bet var jau back stāvēt ierakstā. Man liekas, kopš Covid gadiem atsāk atļaut Eironizijā to. Kopš Covid gadiem atļāva aizkļūsies stāvēt. Ierakstā nevar, jā? Es nezinu, cik daudz vēl ierakstā atstāt. Nu, man jau patīk, bet es saprotu, ka šeit iestādes man ir nestandarta gaumi. Varbūt, ka cilvēkiem šis varētu būt kaut kas tāds. Oho, kaut kas jauns. Nu, būs ko iznest īsumā Madarai. Dziesmā ir ļoti tāds kulminējošs moments un atkal šis tā saucamais iekritiens, jeb drops. Uz beigām. Okay. Jā, super. Prieks redzēt jaunas grupas, jaunas vārdus. Laba debija. Super. Galvenais tas novēlējums ir pēc tam nepazaudēt to... Nepazust pirmkārt jau. Nepazust un nepazaudēt, jā, to savas grupas, Identitāti. Jā. Madarai bučas. Jā. Mēs esam nonākuši pie, pirms 7 gadiem gandrīz uz lielo Eirovīzijas skatuvi aizbraukušo The Ludwig, jeb Jēkaba Kalmaņa dziesmu. Esam nonākuši pie tās. Es atceros, kad viņš debitēja. Es skatījos. Man joprojām tā dziesma ir playlistē, un es domāju, kur var atrast? Cik viņam bija gadi? 16. Es klausījos, domāju, kā var tā dziedāt. Viņš acīm redzami ir jauns zēns, pusaudzis, bet tas bija kaut kas. Viņš toreiz 2. vietā laikam palika. Jā, Viņam ir talants. Jo, ir talants, zelta zvaigzne, protams. Tiešām priecājos, ka viņš šogad ir izlēmis piedalīties Supernovā ar dziesmu Līgo. Okay. Tāds etniskais mums te atkal. Jā, šī dziesma arī radās dziesmu rakstīšanas nometnē. Tajā pašā, kurā bija. Jā. Nu, šīs ir kaut kas citādāks nekā 17. gadā.
Nu, tagad es atpazinu Ludvigu, jā. Tembrālais smukums viņā tik vēl tīstījies un tīstījies. Jā, Jākabam ir tas talants ienākt un vienkārši iedziedāt, un viss Un ir gatavs. Jā. Es nezinu, ko es domāju par šādu miksi, jo kaut kas mani nedaudz samulsina, bet kaut kas mani ievelk. Vai ne? Man liekas tāds, Tas miks ar etnisko un jā. tāds stilīgais Jā. džeks tagad klubiņā pie meitenes iet. Man ir sajūta, ka notiek kaut kas nepareizs, bet reizē ļoti, kā reiz. Nu, te ir tas stāsts par tiem pārsteigumiņiem, ka pēkšņi kaut kas, tad tas, un tur uzreiz ir vairākas iespējas, kā to visu vizualizēt. Jā. Un atkal aiznesot uz Eiropu to tādu latvisko identitāti, tradīcijas kaut kādas varbūt, jā. Mīlas māte, mīlas māte. No kurien šitais? Šis paņems no kaut kādas kora dziesmas. Kaut kas šāds Eirovīzijā ir bijis un pamanīts. Noteikti bijis, ir un būs. Ir, jā. Tas final līgo. Šis bija ļoti negaidīts. Es esmu nedaudz samulsus. Varbūt, ka tas ir labi. Līgo brālīt, Līgo Ludviga uz Eirovīziju. Jā. Nu, jā, atkal viss ir atkarīgs, kā to visu skatuviski varēs atrisināt, jo Šis ir jānodzied spēcīgi, pirmkārt. Jā. Jo viņš sastāv no tām vairākām detaļām, un tās detaļas visas ir jānoslīpē, un tad kopā jāsaliek, jo gan tur meitiņu partijas, gan arī Ludviga partijas ir tā kā divas dažādas lietas šajā dziesmā, un kā viņas tā kā apvienosies. Bet par Ludviga vokāliem spējām tur nav variants. Jā. Viņš ierindojas un kotējas noteikti kopā ar arī iepriekš dzirdētajiem kungiem. Un domāju arī, ka ar nākamo kungu, ko mēs Tas redzam, ir mūsu pēdējais konkursants, un tas ir arī brīnišķīga tembra īpašnieks Toms Kalderauskis. Ar latviski iedziedātu dziesmu Domāju, tu nāc. Pagājušajā gadā viņš, man liekas, brīnišķīgi sev parādīja kā solists. Pagājušā gada, ja nemaldos, vai aizpagājušā gada? Man liekas, ka tas Pirms 2 gadiem varbūt bija. Arī Julijānas dziesmas. šitie pēdējie gadi man jūg. Jā, respektīvi, viņš vienreiz jau sev brīnišķīgi parādīja uz Supernovas skatus, tātad mēs zinām, ka nervu sistēma strādā, vokāli, tembrāli arī noteikti strādā. Nu, jautājums, kāda dziesma? Klausamies. Tikai balādīte. Bet tas ir viņš. Viņš ir storytellers. Aizvējā gūts, bet ēnai to nepazīt. Tumsā arvien gaišāks kļūs, un rīta staros izgaisīs. Būt angliski būtu arī garšīgi. Man Es nemāc I don't know if I going here. Kaut kāds tur. aiz gaišām acīm paslēpto. Bet kaut kas ļoti intīms ir tajā, ka viņš latviski dzied šo. Būs vieglāk, bet nav tu teici. Tādēļ ne Un forši viņš pats arī mūzikas autors. Jā, tu nāc. Kā mēnesis tur savu seju klāj. Kā pazaudējis produkšanā gribējās kaut ko, vai arī Šito, basi ka nenolasās nāk caur klāt kaut kas, datoru. jā? teiktais paliks. Kaut kas pienāca, ne? Vienkārši nenolasās uz šī datora, varbūt skaņas sistēmas. Maziņ drobenīt. Yes.
laikam vienmēr ir tā, ka mums kaut kas prasās, bet varbūt viņš nav domājis tā. Un tas arī ir ok, ka Nē, nu, izskaidrs, ka neienāk nav. tagad, Akcents ir uz vokalizāciju, nevis instrumentāciju. Jā. Jo man, pieņemsim, uzreiz dzird tie vokāli bagātīgi, un pilnīgi gribas apakšā ielikt to instrumentu zupu. Jo viss ir ļoti statisks, nē? Bet super. Un kaut kas jau tā kā kāpinās. Es domāju arī no tā aspekta, cik grūti pašam ir dziedāt citreiz, ka tu nedzirdi to, Jā. ka viņš paliek tāds bišķīgi. This doma Bet, nu, skaisti, Tom, nu. tu nāc. Nu, Jā. jā. Nu, tāds atkal pārdomu gabals. Es domāju, ka daudziem pārīšiem Bet ļoti- un meitenēm ļoti skaista visiem dziesma. patiks. Jā. Man ļoti patīk šī dziesma. Es pat negribu domāt tur Eirovīzijai vai kam vienkārši kā produkts, brīnišķīgs darbs. Jā. Mēs esam izklausījušies visi 20 dziesmas. Tas bija īstenībā grūti. Tas bija grūti un ilgi. Es ceru, ka jūs vēl esat ar mums. Jā, un ka jūs atceraties, ko mēs par sākumā runājam. Ja ne, tad attiniet atpakaļ. Absolūti, bet skaidrs ir viens, ka jauno talantu konkurss ir beidzies, kā varbūt mēs iepriekš nedaudz, nu, arī tā sabiedrībā un presē mēdz teikt jau par Supernovu. Šis gads, manuprāt, ir nebijis spēcīgs. Ir ļoti daudz jau pieredzējuši mākslinieki, ļoti daudz spēcīgi vārdi, spēcīgas balsis. Dziesmas, manuprāt, arī šogad diezgan sīvi savā starpā konkurējas. Nevarētu nosaukt tagad vienu, kas ir tiešām pārāka par kādu. Liels prieks redzēt, ka blakus smagsvariem un pieredzējušiem arī ir tomēr ielikti tādi skaisti jauni kristāliņi, dimantiņi, par kuriem mums ir jāuzzina. Un prieks, ka kaut kā tā Supernovas platforma šogad viņa ir attaisnojusi, man liekas, to nozīmi, ka mēs meklējam it kā to lielo, skaisto notikumu, ko sūtīt uz Eiropu, bet patiesībā sakot, arī iepazīt tiešām, cik bagātīgi ir mūsu mūzikas pasaule tieši šajā mirklī. Es domāju, ka mums ar Santu arī ir izkristalizējies savs vismaz top 3, jeb top 5. Arī jūs varat rakstīt komentāros noteikti, kur ir jūsu favorīti, par kuriem jūs balsosiet, kurus jūs nepametīsiet un par kuriem jūs zīmēsiet plakātus un nāksiet uz Rīgas kino studiju atbalstīt klātienē. Rūta Dūduma Chemical, piemēram. Jā. Nu, jā, kā tad ne? Es būšu. Tur nav biļeti, tur vairs nav biļetes. Nu, redz, tā tas ir uz labiem koncertiem, labiem pasākumiem, izķer kā tā, bet nu vēlreiz pa televīziju arī skatīties tā, ka LTV1 noteikti nodrošinās gan pusfināla, gan fināla laikā tieši raides. Bet tam vēl vienmēr televīzijā tas viss gan izskatīsies, gan izklausīsies daudzreiz citādāk, bet ja par šovu runā, tad televīzija, es domāju, ka atspoguļos to daudz veiksmīgāk nekā klātienē, jo bieži vien tas ir balstīts uz tādu darbu ar kamerām, un tad tur uz skatuves staigās tie cilvēciņi un domās, vai viņš ir priekšnesuma dalībnieks. Nē, viņš ir operators. Jā, katrā ziņā liels notikums stāv priekšā tev, Rūta, un mums visiem atbalstot šī gada pusfinālistus. Ko tad nesīs tie dzīvie izpildījumi? Man liekas, tā būs ļoti izšķiroša lieta šajā konkursā. Jā, man jau nedaudz uznāca miegs, jo mēs tiešām esam labi pastrādājuši. Esam un arī jūs mūziķi, kas ir ietījuši dziesmas, un arī jūs skatītāji, kas ir klausās un joprojām ir uzticīgi podkāstam Mikrofons. Ar jums kopā Rūta un Santa. Un mēs tiekamies jau nākamajās epizodēs, droši vien, ka nākamgad. Tāpēc vēlam visiem gaišus, priecīgus Ziemassvētkus, veselīgu, skanīgu jauno 2025. Un gaidām Supernovu. Skatāmies kopā. Jā, iespējams, vai, es nevarēšu, bet Santa var skatīties. Es noteikti skatieties ar mani pa televīziju. Jau kurā datumā? 1. februārī un fināls 8. februārī. Brīnišķīgi. Nu ko, teiksim tā? Jā. Labi. Čau! Tā.